Lai nostiprinātu Latvijas austrumu robežu un veicinātu tās teritorijas apdzīvotību, 1936. gadā Kārļa Ulmaņa valdības reģionālā politika noteica 50% apjomā finansiāli atbalstīt tos cilvēkus, kuri pierobežā apņēmās būvēt mūra dzīvojamās ēkas. Tā toreiz Ilūgstes apriņķa Kaplavas pagastā ar krūmiem aizaugušā pierobežā netālu no Baltkrievijas jaunsaimnieks Jānis Stabulnieks līda tīrumus, būvēja mūra mājas, kā arī deva jaunsaimniecībai nosaukumu Klājumi. Lai gan saimniecībai jau ir teju 100 gadu gara vēsture, tā pastāv vēl šodien. Šobrīd Klājumi atrodas Krāslavas novada Kaplavas pagastā netālu no dabas parka Daugavas loki. Tur saglabājot savu vectēvu uzvārdu dzīvo un saimnieko Ilze Stabulniece, kura 1998. gadā izveidoja zirgu sētu. Nāc ārā, nāc. Kur man ir skaistulis mūsu lolojumiņš. Lolojumiņš, mammīte ar savu bērniņu, jā. A, kur bērniņš ir bērniņš? Viņš tagad pielipis pie savas mammas. Iedosim jums. Reku sieniņu jums atveda svaigu. Jā. Va? Kumeliņš ir dzimis 5. jūlijā. Viņa augs. Turpinās mūsu dzimtas tradīcijas. Un viņas tētis ir arī Latvijas Šķirnes ērzelis. Un mums prieks, ka ķēvīte, tad viņa varēs turpināt arī šo Latvijas šķirnes zirgu līniju turpinājumu šeit Klajumos. Un mēs saimniecībā arī mēs gribam, lai mums būtu vairāk Latvijas šķirnes zirgu un kā patrioti par savu zemi, tāpat arī par Latvijas zirgiem. Un viņa ir šausmīga pļāpa mūsu Legante. Viņa, kad mēs atnākam, viņa ar mums runājās. Jā, runājās, Legante, tu taču māki runāt. Tas ir baigā pļāpa. Nu, ja? Jā, joši atpakaļ. Viņām paskaties lietas saklīt, viņām tur ļoti patīk iekšā. Mēs svētkos mēs arī uzpucējam un sapinam skaistas krēpes visādos ornamentos. Ilzi, kādu esi novērojis, vai zirgam pašapziņa palielinās, viņš ir sapucēts? Labs jautājums! Viņš jūtās lepnāks? Es domāju, ka jā, jo viņš tad ir sevišķi tiek tīrīts un mazgāts un krēpes sapucētas un cilvēks uzposies. Es domāju, ka varbūt viņš arī enerģētiski tā jūt no cilvēka, kad viņam ir jājūtas tādam cēlākam. Pandorai, piemēram, ko es esmu novērojusi, jūs redziet, viņai stāv tās ausis nolaidus, viņa tādā pusmiegā īstenībā. Bet tā, ka viņai mēs uzliekam tādu cepuriepu, tādas ausu tādas uzlikas, tad man liekas, viņai tās ausis uzreiz saceļās uz augšu, un viņa tāda svinīgāka izskatās. Jā, patiešām man tā liekas, jā. Kad tad viņas ir arī tā noskaņotas. Un viņiem arī tiek pakasīta spalva un ādiņa. Viņiem dunduri koži, bet tā kā mēs darbojamies ar sukām, tad arī zirgam mēs mazliet pakasam viņu tajās vietās sevišķi, kur viņš pats nevar dabūt. Nu jā, un tā mēs iztīram nadziņus vēl arī. Tā, kur mūsu nazis? Dod kājiņu. Jo te var arī nagos sakrāties kāda akmentiņa, kas spiež zirgam nadziņus, un tad viņš var sākt klibot. Vienmēr jāiztīra nagi pirms jāšanas. Vasarā Klajumos ir aktīvs darba cēliens, vienlaicīgi jāpagūst sagādāt zirgiem barību ziemai un jāuzņem atpūtnieki. Klajumos viesojas zirgu mīļotāji gan no Latvijas, gan ārzemēm. Arī jaunieši no Šveices, šogad pabeidzot vidusskolu, vasarā nolēma apskatīt Eiropas ziemeļus. Tā atceļojuši arī uz Ilzes zirgu sētu. Julia, I guess Pandora will be for you. Okay. Every day changing the horse. But she is nice. Ilze,
Es palīdzēšu viņai uzkāpt zemenē vai golu dasīt neaizmirst. Ja, kam? Ja, opa. Opa. Got. Few little bit. And Potter is clever. She is young, as you. But a very responsible horse. I hope you will be friends today. Then perhaps it's a little bit short because yesterday. Can you But this one seems okay. But griezies, jā? Griezies? Okay, yeah? Julia now. And then you. Jā, zaļa saka, kā manis. Attaisi Pipai savai. Renīt, palīdzi Naurītim, jā. Nār, tulītās attaisi. Pipa! Jā, grib ēst, jā, iedod zālīti Pipai savai. Ai! Nevar līst tā. Jā. Nevar. Nauris negribēja, lai vārdu mēs liekam viņa Pipai. Viņš saka, visiem jāzina tāpat, ka Pipa ir Pipa. Un tāpēc visiem ir uzrakstīti vārdi. Pipu tu mīli, jā? Jā. Klājumos vasaras mēnešos dzīvo 4 teju viena vecuma puikas, 2 Ilzes dēli un 2 Ilzes māsas. Lai gan puikas reizēm mēdz sacelt lielu brēku un izdomāt dažādas palaidnības, tomēr Ilzei nav laimīgāku dienu, kā kopā pavadītais laiks ar 4 nebēģņiem. Bebī, tu gribi jāt? Abā! Abā! Bebī, ej pa priekšu. Nu labi, nāc. Jā, labi. Labi, Emī, tu esi varens. Tu varens Joska mans, puika. Nu jā, tas laikam ir tāds dzīves stils. Un to iespējams arī var, tas var iepatikties, to var aizgūt. Bet galvenokārt, cik es novēroju zirdziniekus, tas ir iezīsts ar mātes pieni. Un man arī ir tā gadījies, jo gan manai mammai, gan vecamtēvam zirgi ir bijuši ļoti tuvi. Un arī es esmu atradusi laikam sevī to draudzību, ticību šim lielajam dzīvniekam, kurš īstenībā ir vienīgais, kuru var samīļot, ar kuru var sarunāties un uz kura var arī jāt. Jūs esat šeit, zirga mugurā šādā stāvoklī, jūties laimīga? Es esmu ļoti laimīga, jo es esmu savās mājās pirmkārt. Un arī zirgs ir tas, kas papildina to māju sajūtu. Zirgs ir tas, ar ko var aprunāties, kurš var arī pat nomierināt. Un man ir viens arī stāsts no manas agras bērnības, kad man nomira vecā mamma. Un es aizgāju un raudāju. Man tagad arī asaras tek no tām atmiņām. Un es sēdēju grāmalā, un mana vecā ķēve, viņa pienāca man klāt. Viņa vienkārši mani nomierināja. Viņa mani uzrunāja, vecā ķēve. Viņa tā kā teica, dzīve jau turpinās. Un es arī palikšu veca. Un tāpat, īstenībā, zirgs ir tik ļoti gudrs, ka man liekas, ka viņš māk runāt. Ilzes izsapņotais sapnis jau vairāk nekā 10 gadu garumā pamazām īstenojas. Blakus mājām uzkalniņā top plašs un gaišs zirgu stallis. Šogad, ja viss ritēs kā plānots, zirgi ziemu pavadīs savās jaunajās mājās.
pilsētā dzīvojot, kā trušu mājā, viens virs otra vai viens zem otra dzīvokļos, tad tu neredzi to rezultātu. Sakopjot teritoriju, te mantoto vectēvu īpašumu, arī citi īpašumi, kas mums tagad ir nākuši klāt, lai būtu kur izvērsties, lai būtu zirgiem ganības, lai būtu kur izmitināt mums viesus, tad tā ir laikam tā dzīves jēga, ka mēs te saimniekojot dabujam to, kas mums tā kā, es nezinu, laikam ir gan mantots, gan arī tā dzīves pārliecība, kas mums ir, kas man ir, kas bērniem ir. Un es negribētu dzīvi mainīt nekādā veidā. Man šobrīd ir aizmucis mans vislabākais strādnieks uz Vāciju. Es zvanīju viņam un kā viņš jūtas. Viņš strādā 12 stundas dienā, arī tikpat, cik strādāja šeit. Iespējams, ka viņam ir labāks atalgojums, bet viņš grib atpakaļ. Un es ceru, ka es viņu sagaidīšu. Jo, protams, saldā vācu maize nav tik salda, kā viņa liekas no šejienes. Un ko es esmu sapratusi, protams, ka ir ļoti daudz jāmācās, lai varētu gan efektīvi saimniekot savā zemē un arī citās zemēs. Citā zemē tu vienmēr būsi kalps, tu būsi svešais. Šeit mēs esam saimnieki savā zemē, lai cik mums ir smagi jāstrādā. Un es esmu dzīvojot šeit tādā pierobežā, dziļos laukos, gandrīz džungļos, citi saka, tad es arī esmu redzējusi gan Eiropu, gan arī Krieviju, gan Baltkrieviju un arī Āfrikas nelielu daļu. Tad es redzu, ka šeit ir vislabāk. Un kad mums laikam jāmāk saimniekot savā zemē tā, lai mēs varam apceļot citas valstis, bet nekalpot viņiem.